teātris, nu kā tas ir? Tas ir tāds brīnums, kurā gribas iegrimt, un, nu, teiksim, es neteikšu ne par ko nedomāt, tikai tas ir, un ja tā ir, tāds ļoti maz ir bijuši tikai pāris reizes, ka tu gūsti tikai to pilnīgu apmierinājumu. Kāds 2 reizes tas bija manām režijām, es neseikšu ar kurām, un kāds 3 reizes ar lomām pa visu manu garo mūžu. Tikai, kad es jutos tā, ka es kaut kur lidoju, flanēju gaisā, ja? Bet tā tikai tik maz mirkļi, bet tie atsver visus tos pārējos. Ir neveiksmi, ir grūti, ir sarūknēm brīži. Tas ir kaut kāds aicinājums, iekšējs aicinājums. Tas ir tas, ka tu esi tāds kā apsēsts, ja es tā teātra tagad tur tā daudz jums nestāstīšu, bet ka tas ir tā, ka tā dziņa vienalga, lai kāda ir, ka tā tev dzen uz priekšu, tā ka tu nezini, tu nevari atbildēt, tu nevari nekā tur, tā kā saka, izstāstīt, ja? Kas tas ir? Tā ir tāda pasauli, ja? Nu kā to pateikt? Ja nevis tur, kā saka, izrādīties vai kaut kas, jo man jau nav nekāda tāda dotuma, ar kuriem spīdēt uz skatuves. Ne balss, ne izskats, ne augums, nekas. Un vēl tur tie ievainojumi un viss kaut kas. Bet vienīgais, kas ir, es runāju par to nepārvaramo tiecību, par to, kas ir kā uz tādu pasauli, kurai es nevaru atrast pat apzīmējumu. Es pat nezinu, no kā tas sākās. Nu, es varu pateikt no pirmās izrādes, ko es redzēju teātrī, ja? Bet tas bija pirmais, ka ar pamatskolu beidzot, es uzrakstīju, par ko tu gribi kļūt, un es uzrakstīju to, par aktieri, ja? Un tas tā visu laiku man dzīvē ir vajājis. Es nekad neesmu pēc lomas ilgojies, ne pēc kādas konkrētas lomas, ja? Jo, saprotiet, tev vienmēr bija spogulis, kas parādīja man, cik tu esi liela, cik tev augums, kāds tev sēņi ir, kāds tu izskaties, kāda tev zobiņi ir, kāda tev matiņi ir. Un tāpēc es nekad sev, kā saka, neizvēlējos tās lomas, kaut ar kādreiz sirds varbūt ir kāda, it kā tā doma, bet es sapratu, ka es to nekad nevarēšu, ja? Ja šeit nebūtu jūs, Frēlen Martā, es nekad nebūtu nācis dejot šo zemnieku sabiedrībā, jā? Kad es atkal iebraukšu Rīgā, es noteikti iemācīšos to jauno deju franksēzi. Vai jūs ar man dejusiet franksēzi, Frēlen Martā? Man bija laimīgs liktenis, tā kā es vienmēr saku ar bērniem, kas beidz, kad ir vienmēr jābūt arī laimei, kad tu satoc vai tāds režisors satiec vai tā cilvēki, kas tev uztic, ja? Un es esmu fatālis, es ticu liktenim, liktenis viss dara cilvēku. Tu vari nolemt, ko tu gribi, tas viss ir priekš skatiem, un lai stāst, es ar savu darbu izcēlu un ar kaut ko, te ļoti jāpaskatās. Iugiu savo plectizere pengeroata ratiņos. Ņem dato patadziņu, braucu sievas lūkoties. Ne lomas, tā ir atsevišķa veiksme. To grūti pateikt ir. Nekad nedomāju, ka es būšu komiskais aktieris, tāds uz komēdijas spēlēs.
Bet tad man mīļā pedagoģi un tā tiešām man tā izcilā, tā ir cilvēks, kuram daudz dzīvu pāri darījis, kas arī darīt citiem pāri, bet kuriem arī dzīvi ļoti darīja pāri Baļūnai, ja. Viņa arī iedeva man pirmo komisko lomu, kas pavēra man ceļu tālāk uz Pietu Krustiņu, uz visām tam komiskām lomām. Tāpat Baļūna man pavēra ceļu ar uz režisūru, uzaicinot par to, jo es neteikšu, ka es esmu tāds režisors, pa kuru jārunā. Es esmu vienīgi cilvēks ar tādiem režisoriskiem dotumiem, ja. Es tā izrādes būvēt, es jau vienreiz kaut kur teicu, laikam neprot tā būvēt, ja. Bet es vairāk man patīk izpētīt tādu, un tāpēc man lielākā veiksme kādreiz ir tāda, ne visā izrādē, ja kaut kur, bet tā cilvēka pasaules atklāšanā, cilvēka uzminēšanā, ja, cilvēka saprašanā. Es ar to aizrautīgāk nodarbojos. Alfrēda Jaunušāna režijā viens no šīs sezonas jauniestudējumiem Viļa Lāča Piecstāvu pilsētu un putni bez spārniem Arnolda Liniņa dramatizējumā. Bet tu šito dumjo zosti gan mums neskaties. Tā esat jūs? Jā, skola. Vai nu kāds izskatos ar garām vizēm un šitāds šleipi matos, nu briesmīga. Un te jums būs man kaut kas jāieraksta par piemiņu. Mīlē un seri, lai dzīvē kam deri. Vai tu ņem visu, ko tev nakts un diena sola, jo zemes dzīlēs kāds tāps jau sen uz tevi acis bola. Ielais pravietis savā skaistajā ilgiciesmā, skupinas savas noskumušās tautas dvēseli, celties gais pret, mosties, tava kunga godība nāk ar tevi. Arvien biežāk. Pēdējā laikā uznāca smalkošs klepus. Un tad es pamanīju baltajā sniegā tumšus asins blankumus. Drīz būšu galā. Tas nemaz vairs neliekas baigi. Jā, vai. Jankundze Luiza Marš, Lieljoms Jankundze strauji paceļ acis un uzsit viņai par roku tā kā noplīkšķi. Māmiņ, es nejūtu sitienu, bet plīkšķēja stipri, un viņa roka bija tik karsta un mīksta raudādam, it kā viņš būtu nolīdz man uz plaukstas kailu sirdi. Aizsadz sevi, Jūlī, tūlīt ej iekšā. Bet te ir kaut kur tāds burvīgums kaut kāds ir. Un vat tieši to burvīgumu mēs varētu uzminēt. Bet viņš aiz tādiem 9, te ir tādo, tikai tur ir tas noslēpums, jo citādi te neko nevar. Viens tikai, kas ir skaidrs, nekas nevar būt tāds ar pamatīgu šarpu roku triepts. Patiesības var būt ļoti daudz un dažādas. Kā var pārliecināt cilvēku, ja tu esi nepārliecināms? Ar ko tad? Ar kā? Kādiem argumentiem? Kā tu to vari pārliecināt? Tad nezinu, kādiem tev jābūt. Tas ir kādreiz dzīves apvērsums, tas pat ir cilvēkam. Ir tā cilvēki, kas nekad neko nesapratīs tādu. Absolūti neko. Un ir cilvēki, kas jūtīgi atvērsies, va tāda, kāda bija arī Antra. Vai jūs gadījumā nepazīstiet kādu šovu? Ik viens cilvēks pazīst kādu šovu. Bet šim šovam šķietami palicis atmiņā, it kā viņš jūs būtu sastapis Lorelā. Manuprāt, viņš jūs ir sajautis ar kādu citu dāmu, ar kuru viņš iepazinies viesnīcā Flamingo. Es esmu ļoti laimīga aktrise, ka man uzticēja šādu lomu, tāpēc, ka tādas lomas gadās ļoti reti, un dažreiz aktrisēm negadās nemaz. Tāpēc es esmu ļoti laimīga.
atglaud matus no pieras. Liec mieru maniem matiem. Nebaidies, neaiztikšu. Būtu es teikusi, lai karājas acīs, tu būtu atglaudis. Es dzirdēju, tu sitot to. Jums tur nav nekādas daļas. Ko tu neteiksi, kas par varonību? Tādu sīkalu sist. Ļoti interesants šīs izrādes liktenis, kad sākumā viņi uzņēma repertuārā, tad bija viņai diezgan daudz par, ir diezgan daudz pret. Man viņa bija mīļa, es bērnībā biju lasījis tādu vecu, tādu nodriskātu burtnīciņu, kur bija šī lūga nodrukāta. Un es vēl teicu tādus vārdus ir kaut kur, laikam, ka te nu gan mēs tā ar vieglu roku skārsim šo izrādi, nekur tādu raupju roku nepieliekot, ja? Lai ka viņai vajadzētu būt kaut kur tik vieglai, gaišai, reizē priecīgai, reizē skumjai, reizē naivai, reizē mīļai, reizē dumjai, visādai. Dzīvi es pazīstu, lūk, es Lorenzačo, es eju pa ielu un bērni mani apmetā dubļiem. Meitu gultas vēl ir siltas no maniem sviedriem. Un tēvi netver nažus, lai mani nogalinātu. Neviens man netiks sūtījis pretī kalpu, kas man pārcirst uz pusēm, kā saturnējuši pakaļ. Lorenzačo bija tāda lūga, un sadarbība ar Jaunišānu bija tik cieša, varētu pat teikt tāda privāti, personīgi. Mēs ļoti daudz strādājam individuāli. Vien paši divatā mēģinājām zālē. Un viņš mani mocīja un spīdzināja un sita man ārā viss štampus. Nepārtraukt atgādināja, ka man ir jāaizmirst viss, kas ir bijis, un jāsāk viss it kā no jauna. Un viņš teica, ja tā cilvēki, kas pa tevi zālē jūsmā un saka, vai cik viņš ir tāds simpātisks un tāds, ja viņi neteiks, vai cik viņš ir pretīgs un riebīgs, tad tu vari uzskatīt, ka tā loma nav nospēlēta. Pirmdienās es sēžu uz bukas, otrdienās es soļoju aiz arkla, trešdienās es trenkāju medībās suņus, ceturtdienās es trenkāju rentniekus, piekdienās es eju uz tirgu, sestdienās es rakstu rīkojumus. Nu, tad svētdienās, tad es laižu krūzē ēru. Jā, ja dzīve dara skaistu tā žādība, tad tu nevar sūdzēties brālskrabā. Vai Cidūda? Vai tu mani vēl tagad negribētu? Ko ta? Vai tu mani vēl tagad? Es tevi nekad neesmu nicinājis. Tas, kas man patīk, es zinu, tās ar pakaļpusi nepaskatīsies uz mani, ja? Nu, mani vajāja tādas arī dažas dāmas, tur vajāja tādu, nu, ne jau tā vajāja, to sliediet ārā to vārdu, bet izrādīja tādu uzmanību, ja? Bet man nekas, nu, kā saka, sirds nesila pret viņām, ja? Es vispār tā kā es tādu īsti lielu mīlestību, tās ir bijušas tādas ilgas pēc mīlestības kaut kur, bet tādu mīlestību kā tādu, liela es neesmu pārdzīvojis. Tikai tās un tās viss tādas man zināšanas, kas ir tās ir drīzāk tādas, es tā mācēju ielasīties literatūrā, ja? Un man, nu, bija tāda mazlietiņa tāda, kaut kā es mēģināju saprast cilvēks, jo es sapratu, ka dzīvē pats galvenais ir ne tik daudz zināt, kā saprast. Es neesmu bijis komunikābls tāds ļoti, ja? Es nekad tā nemīlu lielo sabiedrību, pat ja ir kādreiz tās lielās pieejams, un tā kā tur es esmu Latvijas ordeņa tur kavalieris ar, un kad tiek aicināts kaut kur, ja, teiksim, tad es pirmais, kas lasos mājās. Es nepazīstu šos cilvēkus, ja, un man es labi nejūtu. Tādā mazā šaurā kompānijā es pat var asprātīgs būt reizēm, bet tādā lielā sabiedrībā es jūtos šausmīgi nomākts. Es esmu nekomunikābls tāds. Es tā neērti jūtos, nu kaut ko tā, nu skaidri jau,
Varbūt tā tur kādu maizītes noēdīšu man ne kaut ko tādu, bet, teiksim, es jūtos nērti, es jūtos ļoti slikti jūtos. Laime ir tev tad, ja tu jūties kaut kur sevi daudz maz atrads, kur tu vari pateikt to, ko tu uz ārpusi nepateiksi. Bet, ka tu vari tā zināt, kur tu sev vari izteikt, vai tas būtu darbs, vienalga tas kāds darbs ir. Vai tas ir fabrikā, vai zemes strādniekam, tas ir zemniekam kādreiz, bet kur var cilvēks sev ielikt kaut daļiņu no tā, kas viņā ir, ja ne visu tad. Vai Jevlampijai skaidra nauda ir? Jā, nu kā nu ne. Ir gan jau. Kā tad tā? Viņa aizmirsusi, vai? Ko? Viņas vīrs savā laikā apsolīja man 1000 rubļus izdalīšanai nabagiem. Testamentā viņš teica, es to neminēšu, bet ja nomiršu, mana sieva dos. Šķiet, ka bija pat vēsturi. Tu esi apskatījies manas papīrus? Reiz 5 esmu pārlūkojis, pat uz māju paņēmu līdzi. Nav? Nav. Nu tad. Kur tu tā steidzies? Pie 17 miljonu. Kas pirmais ars, tas pirmais arī ecēs. Nu redzēsim. Kurš kuru pataisīs pliku, apzin cīnīsies līdz kreklam. Nagainis arī nav vakarējais. Nekā nebūs. Ceplis viņu izdzērs tā kā mauka. Jā, iecer. Bet tev briedi, es drīz vilkšu no strādu. Ar ko jūsu talantīgā spalva tuvākā laikā iepriecinās savu karali? Valdniek, ar to, kas spēja kalpot dzēlīgi rakstāt. Taču jums ir jāzina, ka ir tēmas, kuras drīkst skart tikai ar vislielāko piesardzību. Ui, valds, kur smaga. Nešķīsti smaga, no lapīs, kur smaga. Nav nekāds brīnums iekšā. Visa ģimenes vēsture. Ai, kur tā slēdzeņa palikusi, kuras tu esmu iegrūdis? Ui, vēl mugura. Tikko saliec sev stīvu. Nu, kas ir? Nepadodies, Jānī, nepiekāpies. Cīnies par savu taisnību. Cīnies par taisnu lietu līdz galam, līdz galīgai uzvarai. Ja tev tic, un tu tici, ja, tad var rasties labas izrādes, bet ja tev netic, tad nekas nevar rasties. Tu vari izstiepties, nekas netaps. Pa dzīves ceļiem, kā tev vada, kā tu gribi vai tu negribi, tas, kas ar tevi notiek, nu vienmēr ir kā ir divas iespējas, bet ir, ne, tās ir, nu skaidri, kā var izvēlēties, ja kaut ko, bet viss notiek tā, tas, ko tu nevari paredzēt dzīvē, vai jums tā nav bijis kādreiz, ko jūs neparedzējāt, ja? Bet kas nokrīt pēkšņi tā kā nes kā Dieva dāvana vai kā vēlas sūtījums kādreiz par jums, tā, vai uz labu vai uz sliktu, kaut kas tas ir.
neparasts kaut kas, tāpēc es esmu šausmīgi. Man kādreiz mammīte teica tā, viņa bija tāda, nu, tā ne pārmērīgi reliģioza, bet mazliet ir. Un tad viņa teica tā tikai, katram cilvēkam piedzimstot, iedegas debesīs jauna zvaigznīte, un tur ir tavs liktenis. Cik ilgi tu dzīvosi, kā tu dzīvosi, un to izmainīt tu nevarēsi. Ne ar ko. Tava profesija, vecais šef Fredi, ir radīt. Tu savu pasauli būvēsi šķietami no nekā, no kartona, butaforijas, un kas, protams, nav mazsvarīgi, no ilūzijām. Bet katrā ilūzijā ir maza daļiņa gaismas, un tie jau ir sīkumi, ja izdeg kāda spulce tevis iecerētajā gaismas partitūrā. Svarīga ir tava ticība kopējai pasaules gaismas partitūrai. Tavs darbības lauks ir turpu šurpu metru no zemes, ko jūs saucat par skatuvi, bet metrs ir pietiekams lielums, lai saprastu pasauli. Metrs arī ir atraušanās, izraušanās, atbrīvošanās. No kā? To zinām mēs visi, kas šovakar esam te. Jo atkal ir debesis puši. Aizbrauc tavs ilgu tramvajs, kā iespļauj Lorenzačo, to visu saprotot, karuseli griež Lilions. Vecais šef Fredi, turpini radīt to ilūziju dzīvi, no gaismas, no veiksmēm un neveiksmēm, saviem gadiem un savas spītības. Gaismu turpināt, jo atzīsti tu to vai ne, tu pats esi daļiņa gaismas. Un viss. Viens zirgs vēl ir brīvs, viena vieta uz brieža vēl brīva, jo tu esi dzīva, viens zirgs vēl ir brīvs, viena vieta uz brieža vēl brīva. Vienmēr dzīve ir bijusi vienmēr skaistāk par visu, ja? Vienalga, vai tev tur labi klājies vai slikti, bet tikai, ja tu paskaties uz to, ka pavasarī sāk plaukt lapas kokiem, ja? Un kad zālīte zaļā parādās, ja? Kad šī pati dabas atmoda kā tāda, ja? Kad tā vien jau kaut ko tevī, kaut ko vieš, un vienmēr tāds jaunas cerības un jaunas sapnis, lai kādi viņi būtu konkrēti vai nekonkrēti, ja? Bet vienmēr kaut ko it kā gribas tā mazliet izsapnot. Tas ir briesmīgi, jo roka roku sit. Par ko tad? Ko viena roka būtu nodarījusi otrai? Kā labi gan tās plēšas? Vai kaut kādam, kas stāv augstāk nekā vispār, ja un klausās, būtu patīkam dzirdēt šo jāizgo? Nē, tikai klusums drīkst pateikties. Tikai klusēšana ir visīstākā pateicība. Es tev neplaukšķināju. Es aizgrābtībā klusēju.